Svēto rakstu lasījums no pravieša Jeremijas grāmatas 26. nodaļas. Jūdas ķēniņa Jojakīma Josijas dēla valdīšanas sākumā šāds tā kunga vārds nāca pār Jeremiju. Tā saka tas kungs: nostājies tā kunga nama pagalmā un pasludini tiem, kas sanākuši no visām Jūdas pilsētām Dievu pielūgt viņa namā, visus tos vārdus, ko es tev uzdevu tiem sludināt, un nenoklusē neviena vārda. Varbūt viņi uzklausīs tos un atgriezīsies ik viens no sava ļaunā ceļa. Tad varbūt arī man kļūtu žēl mana nodoma tiem sūtīt nelaimi viņu ļauno darbu dēļ. Tādēļ tev viņiem jāsaka, tā saka tas kungs: ja jūs mani neklausīsiet un nestaigāsiet pēc maniem baušļiem, ko es jums devu, un ja jūs neuzklausīsiet manu kalpa praviešu vārdus, kurus es jums vienmēr sūtīju, kaut arī jūs tiem neklausījāt, tad es darīšu šim namam tā kā citkārt namam Šilo, un darīšu šīs pilsētas vārdu par lāsta vārdu visām zemes tautām. Kad priesteri un pravieši un visa tauta dzirdēja visus šos vārdus, ko Jeremija runāja tā kunga namā, un kad Jeremija bija beidzis sludināt visu to, kas viņam pēc tā kunga pavēles bija jādara zināms visai tautai, tad priesteri un pravieši un visa tauta sagrāba Jeremiju un sacīja: tev tagad jāmirst. Kādēļ tu sludini tā kunga vārdā, ka šim namam tā klāsies kā namam Šīlo, un ka šī pilsēta būs tik tukša un galīgi nolaista, ka tur neviens vairs nedzīvos? Visi ļaudis Dieva namā naida pilni sadrūzmējās cieši ap Jeremiju. Kad Jūdas augstie vadoņi to dzirdēja, tie devās no ķēniņa pils uz tā kunga namu un apmetās tiesas sēdēji tā kunga nama jaunajos vārtos. Tad priesteri un pravieši sacīja augstāko vadītāju un visas tautas priekšā: šis vīrs ir nāvi pelnījis, jo viņš sludināja pret šo pilsētu, kā jūs dzirdējāt ar pašu ausīm. Bet Jeremija runāja uz visiem lielkungiem un uz visu tautu sacīja: tas kungs sūtīja mani un lika man vērst pret šo namu un pret šo pilsētu visus tos draudu vārdus, ko jūs dzirdējāt. Tad nu labojieties savos dzīves ceļos un visā savā rīcībā, un klausiet tā kunga savu Dievu balsī. Tad tam kungam būs žēl, un viņš atteiksies no soda, ar ko viņš jums piedraudējis. Bet es esmu jūsu varā, jūs varat ar mani darīt, kā tas pēc jūsu domām ir labi un pareizi. Tikai tas jums jāzina: ja jūs mani nokaujat, tad jūs izliesit nenoziedzīgas asinis pār sevi, pār šo pilsētu un tās iedzīvotājiem. Jo tas kungs patiesi man ir sūtījis pasludināt visus šos vārdus jūsu ausīm. Tad lielkungi un visa tauta sacīja priesteriem un praviešiem: šis vīrs nav pelnījis, jo viņš mums sludināja tā kunga mūsu Dieva uzdevumā. Bet Ahikāma, Šafana dēla roka, bija ar Jeremiju un to pasargāja, ka viņu neizdeva tautai nokaušanai. Āmen. Lasījums no Pāvila vēstules Efeziešiem 5. nodaļas. Sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni, un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis, un mūsu labā sevi nodevis Dievam par upuru dāvanu, par jauku smaržu, bet netiklība un visāda veida netīra dzīve vai mankārība, lai pat vārda pēc jums ir sveša, kā tas svētiem piederas, tāpat bezkaunība, tukšas runas, jo tādas lietas neklājas, bet gan jo vairāk pateicība, jo to iegaumējiet nevienam netiklim, netīram vai mantrausim, tas ir elku kalpam, nav vietas Kristus un Dieva valstībā. Neviens, lai jūs nepieviļ tukšām runām, jo šādu lietu dēļ
Dieva dusmība nāk pār nepaklausības bērniem. Nebiedrojieties ar viņiem, jo reiz jūs bijāt tums, bet tagad esat gaisma. Kungā, dzīvojiet kā gaismas bērni. Gaismas auglis viscaur ir labprātība, taisnība, patiesība. Āmen. Žēlastība jums un miers no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīja svētais Lūkas 11. nodaļā. Kādu reizi Jēzus izdzina dēmonu, kas bija mēms. Dēmons izgāja un mēmais sāka runāt, un ļaužu pūlis brīnījās. Bet daži no tiem sacīja, viņš izdzen dēmonus ar Belsebulu, dēmona valdnieka palīdzību. Bet citi viņu izaicinādami prasīja viņam kādu zīmi no debesīm. Zinādams viņas domas, viņš tiem sacīja, ik viens valsts, kas sevī sašķelta, iet bojā, un nams uz namu krīt. Ja no Sātans sevī sašķelas, kā tad viņa valstība pastāvēs? Jūs taču sakāt, ka es izdzenu dēmonus ar Belsebulu palīdzību. Bet ja es izdzenu dēmonus ar Belsebulu palīdzību, kā tad jūsu dēli tos izdzen? Tādēļ viņi būs jūsu tiesneši. Bet ja es izdzenu dēmonus ar Dieva pirkstu, tad jau Dieva valstība pie jums ir atnākusi. Kamēr stiprs vīrs apbruņojis sargā savu namu, viņa manta ir drošībā. Bet tiklīdz kāds stiprāks par viņu nāk un to uzveic, tas atņem viņa bruņas, uz kurām viņš bija paļāvies, un laupījumu izdala. Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesavāc, tas izkaisa. Kad nešķīstais gars ir izgājis no cilvēka, tas apstaigā izkaltušas vietas, meklēdams mieru, un to neatradis, saka, es atgriezīšos savā mājoklī, no kura izgāju. Atnācis viņš atrod to izslaucītu un uzpostu. Tad viņš iet un ņem sev līdz 7 citus garus, par sevi vēl ļaunākus, un iegājuši tie tur mājo. Un beigās šim cilvēkam kļūst daudz ļaunāk nekā bija sākumā. Kad viņš tā runāja, kāda sieviete ļaužu pūlī paceltā balsī sacīja viņam, laimīgas tās miesas, kas tevi nesušas, un krūtis, kas tevi zīdušas. Tad viņš teica, vēl jo vairāk laimīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un to pilda. Āmen. Nāc, svētais gars, piepild savu ticīgo sirdis ar tavas mīlestības uguni. Āmen. Šonedēļ man ir nācies sastapties ar jautājumiem par karu Ukrainā, par kādas lielvalsts prezidenta nesaprotajamiem izteikumiem un izturēšanās pret tā prezidentu.
par Eiropas un Krievijas iespējamām reakcijām un kur mēs, Baltijas valstis, stāvam drošības ziņā. Kas būs, ir jautājums, ko iespējams mēs visi esam sev jautājuši. Ir zināms, ka mēs dzīvojam nedrošā pasaulē, it īpaši, kad notiek kari un virmo jautājumi par nākotni, kurus neviens nevar atbildēt. Es domāju, mūsu valdība un saime meklē drošību un stiprina saiknes, kā viņam pienākās to darīt, lai sargātu mūsu tautu, mūsu valsti, mūsu nākotni. Bet paliek jautājums, kas būs? Personīgi es nejūtos apdraudēts. Bet visumā, kad es domāju par kara tēmu, sāku domāt, kur var atrast drošību. Ir dabiski meklēt patvērumu, sevišķi, kad jūtamies, ka ir kaut kāda krīze. Tas ir tas, ko valstis dara, veidojot koalīcijas un alianses. Tas ir tas, ko cilvēki dara, veidojot partijas un grupējumus. Par velti nav teikts diviem drošāk. Bet kur ir parastais cilvēks? Kur parastais cilvēks, lai meklē drošību? Kur mēs varam atrast patvērumu? Lasījumi, kas tika nolasīti, nav paredzēti šai svētdienai. Pirmajā svētdienā gavēņa laikā ir paredzēts lasījums par Jēzus kārdināšanu tuksnesī. Bet, kad man vairāk cilvēki nāca klāt ar nedrošības jautājumiem, es domāju, ka jārunā kas cits. Es esmu balstījis šīs dienas svētrunu uz to, ko citā veidā un citā kontekstā lasīju citai draudzēji, kad sākās Irakas karš. Es atceros, ka toreiz cilvēki domāja, ka sāksies bezmaz atomkarš un atkal rietumi aizmirsīs par mums Baltijā, atstājot mūsu lāču nagos. Ja neatceraties kaut ko tādu, tas ir tāpēc, ka tas nenotika. Un mēs mierīgi dzīvojam tālāk. Manas prediķa nosaukums ir, kur patvērties. Atbilde ir viegli izteikta. Dievs ir mūsu patvērums. Viņā mēs patvēramies. Sāksim ar patiesību, ko Jēzus mums ir mācījis. Ik viena valsts, kas savā iekšienē ir sašķelta, aiziet postā, un tur nams uz namu grūst. Un es un Tēvs, mēs esam viens. Jēzus māca, un no loģikas var secināt, ka ik viena valsts, kas ir sašķelta, aiziet postā. Vienotībā ir spēks, kā mēdz teikt. Bet kur ir 3 vai 4 cilvēki, tur var rasties atšķirīgas domas. Tas obligāti nenozīmē, ka viņi ir sašķelti, jo viedokļu dažādība nevienmēr ir slikta lieta. Bet, ja domas cilvēku vidū krasi atšķiras, tad gan. Neviena organizācija vai struktūra, ko cilvēki ir izdomājuši,
un kur cilvēki ir saistīti, nevar būt pilnīga vai perfekta mūsu pašu grēku dēļ. Vienmēr būs dažādas domas, dažādi viedokļi, dažādas partijas. Un tur ir mans jautājums, kur mēs varam atrast drošību un patvērumu krīzes gadījumos, ja vienalga kādā sistēmā, ko mēs izdomāsim, vienmēr mēs tur atradīsim problēmas. Atcerēsimies 1939. gadu. Krievija un Vācija paraksta slepenu protokolu par Baltiju. Kaut pirms tam Krievija bija parakstījusi līgumu ar Latviju, citāts sākums, uz mūžīgiem laikiem atteikties no Latvijas zemes, citāta beigas. Šis līgums bija cilvēku izdomāts veids, lai meklētu drošību. Un es domāju, ka tas ir pareizi. Ir jābūt miera līgumiem starp valstīm. Bet kas notika? To mēs visi zinām. Latvijas pirmā valsts sabruka un tad sekoja okupācija. Tiem, kas palika tēvzemē, atņēma Latvijas pilsonību un viņi kļuva par Padomju Savienības pilsoņiem. Bet tie, kas devās bēgļu gaitās, nepilsoņi, kļuva par cilvēkiem bez sava valsts. Kāpēc es par šo runāju? Jo psalmos ir rakstīts, labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz cilvēkiem. Un citur ir rakstīts, ka daži cer uz saviem spēkiem un izgudrojumiem, bet mēs esam stipri ar tā kunga, mūsu Dieva vārdu. Ir daudz stāstu par to, kā vienkārši cilvēki tika apcietināti vai izsūtīti, bet tomēr viņiem bija spēks un drosme dziedāt: Dievs kungs ir mūsu stiprā pils. Man palicis atmiņā stāsts par kādu pusmūžu sievieti Holandē vārdā Korija ten Booma, kas tika aizsūtīta uz nacisti nometni savas ticības dēļ. Tur viņa pārdzīvo šausmu lietas, bet viņai nezuda drošība savā kungā, Jēzu Kristu. Dievs viņai bija līdzās caur šo elli. Viņa varēja citēt no 23. psalma: Jebšu es arī staigāju tumšā ielējā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tava gana zizles mani iepriecina. Viņas spēks bija Dievā, nevis viņas pašas spēkā vai kādā pasaulīgā lietā. Ja viņa liktu savas ticības uz savu valsti vien, kā Holanda varētu viņu izglābt, viņa būtu vīlusies, jo Holanda sabruks zem Vācijas, un viņai arī tika atņemts sava valsts pilsonība. Bet šī sieviete ten Booma zināja, ka viņas pilsonība nebija no šīs pasaules, bet debesīs. Jo stāv rakstīts, mūsu piederība, jeb pilsonība, ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām pestīšanu, kungu Jēzu Kristu. Mēs, kas esam kristīti un ticam Jēzus vārdam, dzīvojam divās valstīs.
vienā virs zemes, kas ir nepilnīga un reiz pareizi sašķelta, otrā ir debesīs, Dieva valstībā. Kā ir ar Dieva valstību? Vai Dievs ir sašķelts? Tēvs pret dēlu, dēls pret tēvu? Nebūt nē. Jo Jēzus pats saka, es un tēvs, mēs esam viens. Un tur ir tas spēks. Dievs ir viens. Viņš nav sadalīts partijās vai frakcijās. Sātans un viņa valstība ir sašķelta, kā mēs varam apgalvot no šīs dienas teksta. Bet Dievs ir viens. Tēvs, dēls un svētais gars nav sašķelts, nav sadalīts. Tāpēc viņš ir vienīgais, kas ir drošs pamats. Baznīca ir stāvējusi cauri gadsimtiem nevis tāpēc, ka tai ir laba organizācija. Mēs paši zinām, ka baznīcai ir daudz problēmu. Atkal mūsu pašu grēku dēļ. Baznīca nav pastāvējusi, jo tās locekļi ir gudri un spēcīgi. Baznīca ir pastāvējusi caur gadsimtiem, jo Kristus ir tās galva un īstais vadītājs. Viņš ir tas, kas satur baznīcu kopā un pats apsola, ka elles vārtiem nebūs to uzvarēt. Jūsu debesu piederība nevar tikt jums atņemta, jo Pāvils mums raksta. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās vai nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Vai tas būtu grēks meklēt drošību pasaulīgās lietās, no pie pasaulīgām iestādēm? Nē, bet ar piebildu. Mums kristiešiem vienmēr ir jāatcerās, ka tajās nav atrodama pastāvīga drošība, bet gan iekš tā kunga, mūsu Dieva. Jēzus Kristus un viņa žēlastība ir mūsu patvērums. Tas ir tas, ko es domāju, ka Dievs vēlas, lai mēs ne tikai zinātu ar prātu, bet ar sirdi, ka vienīgi viņā mums ir drošība. Tāpēc, ka Dievs ir mūsu drošība, mēs varam un vajag lūgt viņu par mūsu drošību, lai viņš sargā mūsu dvēseli un miesu. Mēs varam un mums vajag lūgt Dievu par veiksmīgu un taisnīgu kara beigšanu Ukrainā un citur. Mēs varam un mums vajag lūgt par mūsu valdību, lai Dievs dod gudrību, kā rīkoties, lai sargātu mūsu tēvzemi. Mēs varam lūgt, kā Jēzus mums ir pavēlējis par mieru Jeruzalemē un visā baznīcā. Lūgšanai ir liels spēks. Ja vairāk cilvēku lūdz Dievu par vienu un to pašu lietu, vai viņš nedzirdēs? Jēzus ir teicis, ja 2 no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debesu tēvs viņam to piešķirs. Lūdziet, lai Dievs atmodina mūsu tautu,
kas visapkārt guļ, lai mēs paceltu savas balsis lūgšanā par visu to, kas notiek pasaulē. Lūgšana ir interesanta tādā veidā, ka Dievs ieliek mūsu sirdīs vēlmi par kaut ko lūgt, un tad uz šo pašu lūgšanu pats arī atbild. Tas nenozīmē, ka jūsu lūgšanu var piespiest Dievam kaut ko darīt. Vai kā saka, jūs nevarat ar savu lūgšanu dansināt Dievu pēc savas stabulas. Bet tas nozīmē, ka Dievs ir mūsu pusē, kad mēs viņu meklējam. Tāpēc ir rakstīts, meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams, piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu. Kad viņš ir atrodams? Šodien, šobrīd, tagad. Tāpēc mēs esam šeit šorīt, lai meklētu viņu, lai lūgtu viņu. Un, kad mēs meklējam, Dievs mūs atrod un mums atbild. Jēzus teica, ka pasaulē būs kari un kara daudzināšana. Un kā pasaulē mums būs bēdas. Kad viņš arī iedrošina meklēt patvērumu viņā, kad viņš teica, turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Kristieši caur gadsimtiem ir zinājuši šo patiesību, ka Kristus ir uzvarētājs. Viss kaut kas var notikt, bet Dievs, kas ir vienots savā uzdevumā glābt pasauli, ir uzvarējis visu, kas var mūs atšķelt no viņa. Viņā nav šķelšanās, un caur Kristus krustu nav šķelšanās starp mums un viņu. Tāpēc Pāvils varēja droši pateikt, kaut savā dzīvē viņš piedzīvo visādas šausmas un briesmas, ka viņš ir pārliecināts, un es atkārtošu, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi. Nekāda cita radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu, mūsu kungā. Tā ir mūsu lielā drošība. Tas ir mūsu patvērums. Dievs nav sašķelts. Jēzus ir viens ar Tēvu, un viņa valstība ir stabila un droša, jo Dievs ir stabils un drošs. Mūsu piederība ir debesīs, nevis pasaulē. Tāpēc, ka mūsu piederība ir tur, viņa rokās, kam ir vara par grēku un nāvi, varu par sātanu un elli, par visu debesīs virs zemes un zem zemes. Tāpēc mēs varam būt droši nedrošā laikā. Jēzus, Dieva dēls, gāja pie krusta, lai mirtu par tevi, un 3. dienā augšām cēlās, lai tu piederētu viņam. Tāpēc mēs varam teikt, ka mēs zinām, ka nekas nevar mūs šķirt no Dieva mīlestības Jēzu Kristu. Āmen.